Pēdējo 2 nedēļu laikā es saviem mentoriem, kolēģiem un ne tikai esmu vairāk kārt atkārtojis vienu frāzi: izmetiet atkritumu grozātās tehnikas. Un stāsts ir par komunikāciju. Komunikācija ar otru cilvēku, ar klientiem, tā ir biznesa komunikācija, tās ir pārdošanas sarunas, tās ir projektu vadības sarunas un tā tālāk. Jo pa lielam šajā tehnoloģiju laikmetā, informācijas pārbagātības laikmetā, es teiktu arī mākslīgā intelekta laikmetā, joprojām pamats veiksmīgai sarunai ir sarunas struktūra. Jo tā ir kā bāze, tā ir kā tāds navigators. Ja? Un ko nozīmē sarunas struktūra? Sarunas struktūra nozīmē vadīt sarunu. Tātad virzīt uz nepieciešamo mērķi. Otrs ir klausīties un dzirdēt citus. Izprast citus, jeb otru cilvēku. Tas ir trešais. Ja? Dot kopsavilkumu un dot atgriezenisko saiti. Un, protams, fokus uz svarīgāko. Bet pāri visam, kā es vienmēr saku, ir tavs dabiskums, cilvēciskums, ja? Tas ir tas, un izveidot to cilvēcisko kontaktu, ja? Saslēgties. Tas ir pāri visam. Un, kā teica viena no manām kolēģiem, mentoriem, ja, kur piedalījās vienā no manām sarunām, viņa jautā, kā tev tas izdodas? Viegli, saprotami, kompakti, strukturēti. Izdodas tāpēc, ka man ir vēlme un man ir interese. Izdodas tāpēc, ka es to daru dabiski. Ka man ir svarīgs otrs cilvēks vai tie cilvēki. Ka es patiešām man ir interesanti. Es vēlos izprast, es klausos, es dzirdu, es dodu atgriezenisko saiti, bet man ir sarunas struktūra. Jā, tur var aiziet pa labi, pa kreisi, bet tik un tā man ir sarunas struktūra. Un es vadu to sarunu. Ja? Un vēl kas ir svarīgi, es to daru caur mazāk ir vairāk, fokus un vienkāršības ir māksla. Jo šitās metodas un tehnikas, teikšu kā ir, man mazliet kaitina. Tāpēc es arī saku, izmetiet atkritumu grozā. Jo tad, kad jūs runājat ar cilvēku, kādas tehnikas? Tu vispār atcerēsies tās tehnikas vai metodas nosaukumu, un tad vēl tur ir atšifrējumi, un tad ir jāsaprot, tur tas nozīmē to, un tas nozīmē to. Ārā. Vienkāršāk. Mazāk ir vairāk. Tos momentus galvenos pieturas punktus es jau minēju. Ja? Un tāpēc es iedošu tādu esenci, tātad sarunas struktūras elementi. Ja? Jo tā saruna struktūra, protams, nav tikai tāds formāls rāmis. Ja? Tas ir tāds rīku kopums efektīvai, ja, un mērķtiecīgai sarunai, kur tu vēlies sasniegt kaut kādu rezultātu. Un pirmais ir virzība. Ja? Tā tad spēja vadīt sarunu uz nepieciešamo rezultātu. Otrais ir empātija, tā ir jābūt, ja tā ir jātīsta. Trešais ir skaidrība. Tātad fokus uz svarīgāko un kopsavilkumu sniegšana. Ceturtais ir atgriezeniskā saite. Ja? Un, ja tā mēs vēlreiz, kas ir veiksmīgs sarunas rezultāts, ja? Pareizi pielietota struktūra, patiesa interese, ja? Rada rezultātu, ko raksturo tādas 4 īpašības vārdi. Viegli, kompakti, strukturēti un saprotami. Easy. To tik vienkārši, bez jebkādām pārgudām tehnikām, bez jebkādām kaut tur pārgudām metodēm, vēlies apgūt, rakst komentārā vārdu saruna, un iespējams, ka mēs tiksimies. Sviet patīk, sekojiet, saglabājiet, citādi visādi, lai viss forši, lai izdodas.